Sveiki, īsumā pastāstīšu par to, kā tad mēs te lidojam ar to astes ritenīti. Šai konkrētajai lidmašīnai ieskrienoties ir svarīgi vispirms pacelt asti un pēc tam uzlidot tieši dēļ tā, ka šai lidmašīnai ir mīksta amortizatori ar ļoti garu gājienu, var izstiepties paceļoties 3 punktu pozīcijā. Nolaišanās uz 3 punktiem, bet ir redzams, ka šeit pirmie tomēr pieskarās priekšējie riteņi, tātad galvenā šasī, bet tas atkal ir dēļ garā un mīkstā amortizatora gājiena. Faktiski tajā brīdī, kad amortizatori atdurās, tad arī astes ritenis pieskarās. Un atkal pacelšanās ar pacelt asti vispirms un tad pamat šasī. Un vēl viena nosēšanās arī uz 3 punktiem. Čak. Nometam. Un tas ir tas vēlamais un standartīgākais nosēšanās paņēmiens ar astes riteņa lidmašīnu. Lūk tā, tiem, kam interesē, skatieties vēl pilotdienas grāmatu wordpress.com.